vēl viens veids, kā mēs varam būt kopā, viens pret vienu formātā, jeb tete-a-tete, un tā ir saruna. To tā arī sauc. Saruna no sirds uz sirdi. Jā, tas nāk no sanskrita termina satsāngs, ko apmēram tā arī runā. Bieži vien mēs grupas nodarbībās, pēc tam beigās, kad ir tējas, dzeršanas daļa bijusi, atsevišķās grupu nodarbībās, mēs to tā arī dēvējam, sarunas no sirds uz sirdi. Tātad jums īsti negribas šajā brīdī kustēties un lietot savu ķermeni, savu labāko draugu, jums pat negribas dziļo relaksāciju vai kādu cita veida sarunu, to, ko dēvē par mentoringu, palīdzēt jums saprast, kur jums virzīties. Tas īpaši ir, es domāju, neatsverami vērtīgs jogas, šādi veidi pasniedzējiem darbā ar cilvēku. Šādā veidā, jo man ir gan website pieredze no 2004. gada, man ir mājaslapa, gan sociālie portāli un, protams, arī visdažādākā, visraibākā pieredze nodarbību vadīšanā, pašai īrējot telpas, pašai atverot studiju, tad studijas var ir šis te variants. Tātad, ja jums pat negribas šo, bet vienkārši parunāties ar baidu, bet, protams, kāpēc ne? Tātad satsangs, jā, par visu, kas uz sirds parunāsim. Un, protams, ka jūs saņemat arī audio ierakstu, un tas ir gan klātienē, gan online, droši.